Sveiki! Šajā video mēs aiziesim prom no klasiskās pētniecības par finanšu tirgiem un lietām, kas tīri saistās ar ieguldīšanu finanšu tirgos, un pastīsimies atkal uz nekustamiem īpašumiem, jo pēdējo nedēļu laikā diezgan pamatot lielu ažiotāžu ir izraisījis jaunums, ka beidzot tiks atjaunota deģenerētā, es nezinu, vai deģenerētā ir īstais vārds, drīzāk noplakusī un faktiski ilgas gadus neaiztiktā Andrējas salas teritorija. Un tas notiks ar maigi izsakoties pamatīgu vērienu, jo Andrējas salā nākošo 15 gadu laikā tiks ieguldīti give or take 3 miljardi eiro, un tas radīs vismaz jau 6500, es nezinu, kā kurā ziņā avotā saka, bet 6500 līdz nemaldos 8000 jaunu dzīves vietu, un faktiski tā būs jauna pilsētas daļieb, jauns rajons vecās ostu noliktavas teritorijā. So far, so good, right? Bet, pastīsimies uz to mazliet sīkāk. Par cik tagad ir diezgan liela publicitātes kampaņa, šo visu informāciju daudz labāk un daudz sīkāk apstīties tajās pašās mājaslapās, kas ir rigawaterfront.com, viņu sociālajos tīklos un dažādās preses relīzēs, ko tur var redzēt visur, sākot ar Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem un beidzot ar Delfi un kas jauns un vispārējo. Un tā kā tur es īsti neko baigi neizstāstīšu jaunu. Bet bildes ir smuks, video ir smuki, vizuālai materiāli ir smuki. Un ja kāds grib mazliet vairāk papētīt, jūs varat apskatīties viņu arī mājaslapās un redzēt to, kā esošā teritorija, kas ir Andrējas sala un eksporta osta, tiks pārveidota. Un īstenībā jau tas ir kaut kādu gadus jau pēdējos noticis, jo arī dzelzceļš no turienes ir aizgājis prom un faktiski nekas tur netiek darīts, jo visi gaida, kad tur ieguldīs. Labi, tas tā, bet no otras puses arī tas, ka tas liekas mazliet nopietnāk nekā tukšu muldēšana, kā tas ir bijis, piemēram, par kaut kādu ķemeru sanatoriju, diemžēl. Tas, kad tomēr Rīgas mērs ir ticies ar oficiālu investoru, kurš pēc visas spriežot tomēr ir ar lielu pieredzi nekustamajos īpašumos, jo viņš ir strādājis gan savā dzimtajā Dubajā un izveidojis tur diezgan iespaidīgus projektus, gan arī daudzās citās valstīs, tāpēc nevarētu to tā nosaukt par tīri tukšu salmu kulšanu. Tie ir tādi faktori, kurus vajadzētu pieminēt mazliet nopietnāk. Bet jā, te ir vienīgais jāiedod tāds plašāks konteksts, jo ir pāris lietas. Pirmkārt, redziet, ja tie ir 6000 līdz 8500 dzīvokļi, mums ir jāuzdod tāds reāls jautājums, kas tad īsti tur dzīvos, jo iegūt tādu naudu tādos apmēros. Faktiski sanāk, ka Andrējas salā dzīvos aptuveni tikpat daudz cilvēku, cik tagad dzīvo Rīgas centrā, jo pēc publiskajiem datiem, ko es redzēju, šobrīd Rīgas centra apkaimē dzīvo aptuveni 30 000 cilvēku. Protams, varbūt tur ir vairāk, ņemot vērā to, cik tur īrē uz kaut kādām turistabiņām vai sezonālajiem studentiem vai mūsu dārgajiem iebraucējiem no Indijas subkontinenta. Bet, kopumā, es domāju, ka tas 30 līdz 40 000 ir adekvāts cipars, kas tas tā varētu būt. Bet, ja jūs ņemat vērā to, ka tas cipars ietvers sevi visu sākot ar elitāriem penthausiem un divstāvīgiem dzīvokļiem klusajā centrā vai dārgākajos jaunajos projektos no vienas puses, un otras puses tur būs neremontēti industriālā laika Rīgas vienistabas dzīvokļu koku mājās kaut kādā, Piena ielā vai Mēnesis ielā, kur nav mainījušies vairāk kā 100 gadus. Un viss, kas ir starp to visu, tie 30, apmēram 5000 iedzīvotāji. Bet šie 35 000 iedzīvotāji, 30, kā viņi saka, paši pēc viņa informācijas. Šie 30 000 cilvēku dzīvos dzīvokļos, kurus vajadzētu atpelnīt ar 3 miljardu investīcijām. Un tāpēc es te atsaucos uz pāris citām analīzēm un skatos, ka tam vidējām summām būtu bijis jābūt aptuveni 4000 eiro kvadrātmetrā. Ko tas citiem vārdiem nozīmē to, ka tas vidējais dzīvoklis varētu maksāt, ja tas ir 100 kvadrātmetru dzīvoklis, viņš varētu maksāt kā 400 000. Un vai Latvijā ir 30 000 cilvēki, kas būtu gatavi atļauties nopirkt dzīvokļus Andrējas salā par tādu summu? Izdariet secinājumus paši, vai tas ir iespējams, jo cik es skatījos statistiku, ja nemaldos, tāda apmēra dzīvokļi pagājušo gadu tika reģistrēti
25. Nevis 25,000 vai 2,500, bet 25. Tāpēc no vienas puses te ir fakts, ka šeit būtu milzīgs apmērs ar ārkārtīgi dārgiem dzīvokļiem, kurus neviens visdrīzākais nevarētu nopirkt no Latvijas. Un otras puses, vai kāds pirks kaut ko no ārzemēm, jo kanāls no Krievijas visiem zinām iemeslu dēļ ir beidzies un izskatās, ka tuvākajos 10-15 gados, kuros šis projekts šķietam tiks ieviests no austrumiem, nekas labs nav gaidāms. Labākais, ko mēs varam gaidīt no austrumiem, ir tas, ka lietas nekļūs sliktākas, nevis kļūs labākas. Tieši tā Latvijas-Krievijas attiecībām runājot, tāpēc jautājums ir, vai šeit ieguldīs kāda amerikāņu, vāciešu, šveiciešu vai kaut vai tie paši turīgi cilvēki no tuviem austrumiem, ņemot vērā, cik tuvu šeit ir Krievija. To lai katrs atbild sev pats, bet stāsts ir kur? Stāsts ir tajā, kad vai kāds tiešām tur dzīvos, un vai tiešām tur būs infrastruktūra, kas varētu uzņemt 30,000 cilvēku. Ne tikai no restorānu un konferenču centru viedokļu, no tā, ka tur ir iespējas nolikt riteni, bet arī, vai tur būs vieta, kur varētu nolikt 15,000 mašīnu, ja tur dzīvos 30,000 iedzīvotāji, jo turīgi cilvēki nebrauks ar divriteņiem visdrīzākais, ne šajos platumgrādos. Un tad te ir pats svarīgākais jautājums, vai investors, kas visu mūžu ir ieguldījis šādu tipu projektos, pats to nezina. Viņam ieguldot visu mūžu nekustamo īpašumu projektos viennozīmīgi ir daudz labāka informācija un sapratne nekā man vai lielākā daļa šī video skatītāja, ka ilgtermiņa nekustamo īpašumu projekti vienmēr novērzās laikā un izmaksās. Respektīvi, viņi parasti ir divreiz dārgāki un divreiz ilgāki, jo izmaksas vienmēr pieaug un celtniecība vienmēr ir neparedzama. To zina jebkurš, kaut vai paskatieties uz mūsu pašu projektiem Dienvidu tilta vai jau nelaimīgā Rail Baltica formā. Jūs redzat to, ka vienmēr kaut kas tiek atcelts, kaut kas tiek pārcelts un kaut kas sadārdzinās. Un tad sanāk to, ka šodienas 3 miljardi tiešām tā arī tiks izpildīt precīzi 15 gados. Diez vai. Es domāju, ka investors pats ļoti labi saprot, ka tas tā nenotiks, un visdrīzākais, kad, vai viņš tiešām tic, ka te dzīvo tāds paši cilvēki, kā dzīvo Dubajā, un viņi ieguldīja tādā pašā veidā, ņemot vērā Rīgas demogrāfiju un visu pārējo. Varbūt viņš ir tik optimistisks, bet es pieļauju to, ka tas tā nav. Un šeit iespējams ir kaut kāda informācija, ko mēs nezinām attiecībā uz šīm pašām investīcijām vai attiecībā uz to, kas īstenībā tur notiks. Nemans par to spriest īstenībā. Ja tas ir privāts projekts, un ja cilvēks grib ieguldīt 3 miljardus savas naudas nākošais 15 gados, lai piedāvātu elites klases dzīvokļus 30,000 ļoti bagātu latviešu vai tiem dažiem cilvēkiem, kas iegulda ārzemēs šobrīd no Latvijas, ļoti labi. Bet īstenībā par šo visu ir vēl interesanta lieta, ko daudz iespējams pēdējās nedēļās būs aizmirsuši. Šis projekts šādā formā tiek pasniegts kopš 2006. gada, jo es pat biju atradis ierakstu no ziņu portāliem 2006. gadā, kad Andrejs salā plāno atjaunot 39 hektāru teritoriju, veidojot tur jaunu pilsētu un ieguldot tur miljardu. Tas bija 2006. gadā, jā. Un cik labi tas ir veicies, jūs varat apskatīties, kā izstājās Andrejsā 2006. gadā un kā viņi izstās šodien. Tāpēc atcerieties, tie ir 18 gadi starp to, kad tas paziņojums tika veikts un šī video ierakstīšana. Un par tiem 18 gadiem nekas nav noticis, tāpēc. Labs jautājums, ne? Kāpēc tā ir, kāpēc 18 gadus atpakaļ solīja līdzīgu lietu, pat izņēma Andrejas salārā no Rīgas ostas, lai tur varētu veikt nekustamu īpašumu attīstību, un tā arī nekas nav noticis. Iespējams, tie ārzemju investori zina kaut ko vairāk nekā viņi stāsta, un īstenībā, es varu uzlikt likmi šodien ierakstot to video. Ja kāds patiesībā šeit ieguldīs 3 miljardus nekustamu īpašumu attīstībā nākošajos 15 gados, ja tas ir elites klases dzīvokļu projekts Rīgas centrā, vietā, kur cilvēki aiziet un pārvācās uz Pierīgu, kur gan ir attīstība, un ārzemniekiem netālu esošā kara iespējā šeit nav ļoti pievilcīga vide priekš ilgtermiņa ieguldījumiem. Viņi būtu daudz labāk ieguldīt šo naudu depozītā. Vai arī otrs stāsts, šeit 3 miljardus neviens nemaz neieguldīs. Un iespējams, ka kāds kaut ko ieguldīs, kāds kaut ko attīstīs, bet tā attīstība iespējams notiks pavisam pa citām summām.
jeb arī viņi to pašu nemaksās. Un tad jautājums, kas to varētu maksāt, kas varētu šo visu projektu nofinansēt. Nu, jūs varat minēt 3 reizes, kas būs, kas beigās būs tie, kas atvērs savus maksas un kas paliks pie sasistas silas, vai tie būs ārzemju investori, kas neko neieguldīs, vai tie, kas te paliks uz vietas. Nu, vai tas mums jājautā, bet, es nezinu. Bet statistika parasti ir tāda, ka ilgtermiņa ārkārtīgi dārgi, ārkārtīgi ambiciozi projekti vienmēr ir bijuši daudz sliktāki nekā viņi izskatās. Papašēt to arī Donaldam Trumpam un paskatieties, kā viņam ir gājis ar viņu nekustumu īpašumu ieguldīšanu, kad beidzās trakais nekustumu īpašumu burbulis Ņujorkā 80. gados. Tas tā, viena piebilde. Bet, labi, tas ir tās manas nelielās pārdomas par šādu veidu ieguldījumiem un šādu veidu projektiem. Tā kā paskatieties vēsturi, paskatieties uz jaunīgas attīstību kopš 2008. gada, paskatieties, kas ir solīts, paskatieties, kas ir izdarīts, un otrs puses paskatieties, kā ir citiem ārkārtīgi dārgiem un ārkārtīgi gariem projektiem 10-15 gadu laikā. Vai viņa investīcijas pieaug vai samazinās, kā ir izmaksām, kā ir investīcijām un cik vispār tas rentabli ir. Secinājumi lai paliek jūsu pašu ziņā. Tā kā tiekamies vēlāk kādā citā video.